Vai esat kādreiz teikuši sev, es būšu patiesi laimīgs, kad? Mēs bieži vien dzenamies pakaļ nākotnes sapņiem, aizmirstot tagadnie. Iepazīstieties ar Sāru, kura vienmēr sapņoja ceļot pa pasauli. Viņa strādāja nerimstoši, ietaupīja katru centu, apsolot sev, ka kādu dienu uzsāks savu lielo piedzīvojumu. Gadi pagāja, iezīmējoties ar atliktām priekiem un neizlasītām grāmatām, viss nākotnē, kas šķita nepārtraukti nepieejama. Sāra vēroja, kā draugi dodas spontānos ceļojumos un seko savām kaislībām. Viņa apskauda viņu smieklus, tomēr teica sev, ka viņas disciplinētā pieeja ir gudrāka. Neliela balss iekšpusē cukstēja par palaistiem brīžiem, bet viņa to atstūma, pārliecināta, ka rītdienā slēpjas īstā balva. Viņas dzīve kļuva par vēl ne un gandrīz klāt virkni. Kādu dienu veselības problēmas atricināja Sāru līdz pašiem pamatiem. Guļot slimnīcas gultā, viņa redzēja savas neaiztiktās ceļojuma brošūras un izbalējušos sapņus. Dziļa apziņa viņu pārņēma, rītdiena nekad nav garantēta. Viņa uzreiz nolēma iegādāties biļeti uz savu sapņu galamērķi, vairs negaidot. Sāra negaidīja ideālus apstākļus, viņa tos radīja. Viņa iemācījās, ka patiesa laime nav galamērķis, bet gan ceļojums, kas tiek pilnībā izdzīvots katru dienu. Dzīves izlaicīgums prasa, lai mēs baudām tagadnie, tiecamies pēc saviem priekiem šodien un nekad neatliktu pašu dzīves būtību. Neuzkavē savu laimi, ko jūs gaidāt, spērt to soli, veikt to zvanu vai plānot to piedzīvojumu, par kuru esat sapņojuši. Abonējiet Latvian Repo, lai saņemtu vairāk stāstu, kas iedvesmo jūs dzīvot savu labāko dzīvi šodien.